Gan latvieši, gan lietuvieši pankūku danci dejo vienādi, atšķiras tikai mūzika. Tagad pankūku danci ir iemācījušies arī tie taizemieši un viesi, kuri apmeklēja Baltijas saulgriežu svētkus. Ierasts, ka svētki tiek svinēti tur, kur baltiešu ir daudz, tomēr Čiangmajā baltiešus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Šovakar es kaut kādus 5 baltiešus saskaitīju, varbūt pat nedaudz vairāk, bet tas īsti arī nav tas plāns. Mūsu mērķa auditorija ir vairāk tiešām taizemes vietējie cilvēki vai ārzemnieki, un mēs drīzāk ceram, ka baltieši palīdzēs organizēt vai vadīt. Svētku norisē bija izvēlēts vietējais kopienas kultūras centrs, katrai Baltijas valstī piedāvājot ko savu. Īpaši populāra bija latviešu vainagu pīšana, un tā kā ozols uz vietas neatrast, tad ar ziedu vainagiem galvā staigāja visi, arī puiši. Šīs nav vainagu puķis, jā, vainagos tu liec pļavas puķis, bet arī šeit saprot, liec puķis, no kuras tu vari atrast. Vainags laikam ir visīpašākā lieta. Tas pārbaudīja manu pacietību un tas pārbaudīja manu spēju lūgt palīdzību. Visiem galvās ir ziedu vainagi un viss ir ļoti atvērti un atliek tikai pajautāt, no kurienes esi, un saruna var sākties. Tā kā baltiešu deju kopu taizemē nav, tad palīgā nāca vietējā tempļa pārstāvji. Savukārt dejas ar uguni demonstrēja lietuviešu dejotāji. Apmeklētāji tika aicināti pulcēties pie ugunskura, kas daudziem ir eksotika. Bērnībā to varēja darīt tikai tad, kad bija patiešām augsts, un augsts nebija gandrīz nekad. Esmu ļoti laimīga, ka varu te piedalīties, esot otrā pasaules malā. Tas ir kaut kas īpašs, un jūtu īpašu saistību ar savu valsti, lecot pāri ugunskuram. Tad esmu laimīgākais cilvēks. Un vēl viņi Latvijā ejot meklēt papardas ziedu. Noteikti gribētu to redzēt. Latvijā svētki noteikti ir daudz lielāki kā šeit. Apmeklētāji bija sajūsmā par augsto biešu zupu, kas bija izaicinājums organizatoriem, jo īstu kefīru taizemē neatrast. Nācās izlīdzēties ar ko līdzīgu paniņām. Lai arī latviešu un taizemiešu kultūras ir atšķirīgas, tomēr daudz ir kopīgā. Tā ir cīņa pret dabu, laba ēdiena baudīšana, cilvēku satuvināšanās dejas laikā. Mēs esam tāda maza valsts, mēs esam tik maz pasaulē. Ļoti daudziem cilvēkiem tas ir tāds, ļoti interesanti. Un, manuprāt, tas ir kaut kas nav tik ļoti daudz izmantots. Nekad nejūtos, ka es būtu kaunētos no savas valsts vai kaut kas tāds. Un vienmēr ir ļoti liels lepnums, jo mums ir tik unikāla vēsture. Un ar to dalīties, man liekas, tāds. To vajag pasaulē vairāk. Arī tādu eksotisku svētku kā baltiešu saulgriežu svinēšanu taizemieši grib atkārtot, tādēļ nākamgad atkal gaidāms īpašs vakars ar dejām un pašu vītiem ziedu vainagiem. Ilze Kalve, Latvieši.com, speciāli Latvijas televīzijai.